Olainas ciems pirmoreiz kronikās minēts jau 12. gadsimtā, bet Olainas kā apdzīvotas vietas veidošanās aizsākās 1939. gadā līdz ar kūdras ieguves nozares attīstību. Pagājušā gadsimta 60. un 70. gados Olainai notika intensīva jaunu rūpniecības objektu, kā arī daudz dzīvokļu dzīvojamo ēku celtniecība. 1963. gadā kūdras rūpnīcas strādnieku ciemats kļuva par Olainas pilsētas ciematu, bet vēl 4 gadus vēlāk, 1967. gada 20. februārī, tas ieguva pilsētas statusu. Tieši pēc pusgadsimta šī gada 20. februārī, kad Olaina svinēja 50 gadu jubileju, parkā pie pilsētas kultūras centra tika atklāts jauns vides objekts – gaismas cilindrs, kam dots nosaukums Spēka avots. Daudz laimes dzimšanas dienā! Pasākumā izskanēja arī nesen pirmatskaņojumu piedzīvojusī Olainas himna, kuras teksts izlasāms arī uz jaunatklātā vides objekta. Bērni meža parkā šūpo arāmi, bērni čalo un dej. Sliežus ir bastīgas tāli, vēd mūs tālu pustei. Mūza man īstenībā atlidoja laikam pusstundas laikā, kā man uzdeva uzdevumu uzrakstīt dziesmu. Pat likās, ka tā dziesma kaut kur jau ir. Un viņu vajadzēja vienkārši paņemt pa gabaliņam to visu un salikt. Un patiesībā, braukdams ārā no Olainas mēģinājuma pēc sarunas par himnu, es ieraugot zīmi Olaina, kas brauc ārā, man radās piedziedājumā gan tekstiņš, gan arī melodija. Tas vienkārši bija klikšķis un atnāca. Tas nenotiek, diemžēl, bieži, bet redz, vēsturē būšu iegājis, jo tas teksts, kas braucot ārā no Olainas, atnāca prātā, viņš ir iemūžināts uz ļoti pamatīgi dzelzī. Cilindriska forma, apļa forma ir sevī nes, man liekas, diezgan lielu spēku un savienojot to ar izgaismojumu. Man liekas, ka šis ir, manuprāt, tas ir labākais risinājums šādam gaismas objektam. Jāteic, Olainas himnas dzirdēju pats pirmo reizi, bet tas bija pietiekami iespaidīgi un tur ir ko ieklausīties un ir ko dzirdēt. Pilsētas jubilejas svinības ar dažādiem kultūras un sporta pasākumiem turpinājās arī nākamo 6 dienu garumā. Ceturtdien priekšpusdienā notika rekonstruētās un pamatīgi atjaunotās Olainas slidotavas atklāšana, un pirmie ar šorttreka sacensībām jaunā ledus kvalitāti iemēģināja novada izglītības iestāžu audzēkņi. Ir pārbūvēts ledus laukuma pamatne saldēšanas, jauni borti, laukums arī lielāks, garāks, platāks. Tas ir tas ārpusē. Iekšpusē ir pārbūvētas ģērbtuves. Visas slidunoma ir pārcelta cilvēkiem ērtākajā vietā, kur cilvēki var iznomāt slidus un turpat uz vietas uzlaikot, ja nedara samainīt. Agrāk mums bija jāiet pāri. Ģērbtuves un slidunoma pēc remonta daudz neatšķiras no tām, kādas raduši skatīt slēgto ledus arēnu apmeklētāji. Un arī ledus laukuma pārbūve bijusi tiešām iespaidīga, jo ja iepriekš, sākoties ziemas sezonai, ledus tika saldēts ar uz betona pamatnes izritinātas saldētāja paklāja palīdzību, tagad saldējumā sistēma, tāpat kā visās slēgtajās hallēs, stacionāri iebūvēta laukuma betona pamatnē. Ledus kvalitāte slidotavā ir laba, un šajā dienā tika sists neviens rekords. Kopumā es teikšu, ka ļoti atsaucīgi bērni ir un patīk slidot, un viss ir kārtībā. Mēs esam sadalījuši varbūt kaut kādās kategorijās. Mazākās klasēs mēs mācāmies elementus, kā pareizi piezemēties, kā pareizi virzīties uz priekšu, kā uz atpakaļ, uz sāniem, pārmaiņas solīts. Ar lielajiem jau vairāk esam tendēti uz hokeja spēli, uz šortreku, kā šodien mēs šeit slidot ātri, uz stabilitāti. Olainas pilsēta piedāvā arī treniņus, kas nav arī tikai, kas ir arī ārpus skolas. Olainas dzimšanas diena ik gadu tiek atzīmēta mēnesī, kurā saule veic savu pēdējo cīņu ar tumsu pirms pavasara iestāšanās. Tāpēc likumsakarīgi, ka gaismai visās tās izpausmēs pilsētas jubilejas svinībās bija atvēlēta īpaša loma. Izgaismotā vides objekta atklāšanu tematiski turpināja gaismu šovs, kas piekdienas vakarā priecēja Olainas meža parka apmeklētājus. Pastaigājoties pa parku, olainieši varēja arī sasildīties pie dzīvās uguns avotiem, kā arī gados jaunākie iemēģināt roku radošajās darbnīcās, gatavojot svečturus, vēja zvanus un dūceņus, kā arī lejot sveces.
Sveču liesmiņas šajā vakarā bija manāmas pie pilsētas 2. vidusskolas, kur no īpašās burciņās ievietotām svecēm tika izveidots uzraksts Olainei. Bet vēl lielākas liesmas bija lāpām, ar kurām rokās īpašu svētku deju izdejoja deju ansambļa Dzirnes mākslinieki. Un tad jau bija kārta visspilgtākajam vakara elementam – uguņošanai, kas olainiešus priecēja vairāk nekā 10 minūšu garumā. Savukārt gaismai sekoja mūzika. Klātesošo ovācijām skanot, uz Meža parka izstrādes skatuves kāpa grupa Music. Tikai silta sirds, pacels debesīs. Tikai silta sirds, augstu sasildīs. Pilsētas 50 gadu jubilejai veltītie pasākumi turpināsies visa gada garumā, un to kulminācija paredzēta 20. un 21. maijā Olainas novada svētkos.